Šeit viss sākās. Šeit atradās Tautas frontes mītne, viens no visā Austrumeiropā redzamākajiem pretošanās kustības štābiem, un uzrunāja visus Latvijas iedzīvotājus, saliedējot viņus cīņai par neatkarību. Ja cilvēki kā tagad bieži vien domā, ko es tur iešu uz vēlēšanām, pasēdēšu mājās vai aiziešu pamakšķerēt tajā brīdī. Cilvēki saprata, ka viņiem jāiet, ka katrs ir svarīgs. Un tas arī radīja to milzīgo masveidīgumu, jo gal galā mūsu lielākajos mītiņos Daugavmalā ir bijuši pat līdz 700 000 cilvēkiem, cik mēs esam aplējuši pilni visi tilti. Visi saprot, ka tikai tādā lielā masā un lielā vienotībā mēs arī tādus lielus kalnus varam gāzt. Tas bija tāds milzīgs neziņas laiks. Man liekas, ka bija kaut kāda līdzība arī ar šo laiku. Bija prieks, bija sapratne tāda, ka tagad vai nekad, ka mēs esam pietiekoši spēcīgi, ka mēs ejam uz šo uzvaru neatkarības atgūšanu, un tajā pašā laikā mums šīs varas jau īstenībā nebija. Vara balstījās tikai cilvēku atbalstā un cilvēku drosmē un cilvēku tādā pārliecībā, ka tā neatkarība ir iespēja. Protams, ja mēs vadītos pēc reāla politikas, ja Maskava ir neuzveicama, kā daži viens otrs saka, Krievija ir neuzvarama, tad mēs nepanāktu pilnīgi neko. Mēs pateicām, viņi ir uzvarami, mēs esam spēcīgāki par viņiem, un tas kaut kādā veidā atbalsojās arī cilvēkos. Deklarācijas būtība, ka mēs pasludinām neatkarību, nodiktēja 11. marta Lietuvas lēmums kad viņi pasludināja pilnīgi neatkarību. Un tur bija interesanti, ka Igauņi bija augstākās padomes vēlēšanās, tā kā pateikšu, mums tagad pārējais periods, mēs veidojam sarunu grupu un runāsim. Mēs savukārt sapratām, ka pēc 11. marta Lietuvā cilvēki nepieņems, ja mēs iesim uz kaut kādu mīkstāku variantu, lai mūsu neatkarības deklarācija būtu pietiekuši radikāla, lai mēs paziņotu, ka mums vairs nav nekā kopīga ar šo padomju impēriju. Un tāpēc arī 3. maijā uz sesiju atbrauc Landsbergis, kuram nebija viegli atbraukt, jo Padomju Savienība bija sākusi ekonomisko blokādi. Pa Viļņas ielām jau 17. martā mūsu priekšvēlēšana dienā jau brauc tanku kolonnas, un brauc ne jau tāpēc, lai varu tik daudz iebaidīt lietuviešus, kurus vairs nevarēja nobaidīt, bet lai iebiedētu mūs, lai mēs nesekotu Lietuvas, piemēram, arī šajās vēlēšanās. Un Landsbergis speciāli brauc uz šejieni, jo viņam bija vitāli svarīgi, lai Latvija pieņem tieši tādu neatkarības deklarāciju, kādu mēs beigās ar Egīlu Levita un Rolandu Rikārdu, un vēl tur bija vesela darba grupa, deputātu palīdzību bijām izstrādājuši. Jo, ja gadījumā mēs iet uz kaut kādu mīkstāku deklarācijas variantu, tad Lietuva paliktu pilnīgi viena. Un Kremlim ļoti izdevīgi būtu Lietuvu piežmiegt, un to mēs jau sapratām, kad aizbraucām Maskavā un Gorbačovam parādījām šo deklarāciju, mēs tādu pieņemsim. Un tad viņš pateica, jums tas neizdosies, tauta jūs gāzīs, jo nevienam jau no mums nebija garantijas, ka mēs iziesim un apsveiks ar ziediem. Varēja jau gadīties, ka mūs iznest ar kājām pa priekšu vai vienkārši izvestu no šīs augstākās padomes, jo tā mūsu pretējā frakcija, kas tur tālumā sēž, mazākuma, kas bija ievēlēta, komunistu interfrontes, tur bija VDK un padomju armijas dažādi pakāpju virsnieki, kuri nekautrējās uz šo sēdi nākt savās militārajās formās. Īstenībā es nevienās fotogrāfijās Latvijas vēsturiskajās neesmu redzējis cilvēkiem tik laimīgas sejas, tik laimīgas. Dīvainā kārtā tā laime ir tajā brīdī, kad ir tikai nobalsots par brīvību, jo nekas jau nav mainījies. Armija tepat rūc un gaida, padomju armija, ir šī pati padomju ekonomika, reālās varas mums īstenībā nav pilnīgi nekādas pārņemtas, bet iekšēji cilvēkam redzētajās acīs ir mainījies viss, kas vairs nav nošaujams, kas nav iebiedējams un kas nav pakļaujams.